Eiropas Savienības atveseļošanas fonda mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm ātrāk atgūties no Covid-19 pandēmijas un Krievijas kara darbības Ukrainā radītajām sekām. Eiropas Savienības līmenī dalībvalstīm atvēlētais finansējums ir 723 miljardi eiro. Atveseļošanas fondam Latvijā ir 6 darbības virzieni – klimats un enerģētika, digitālā transformācija, nevienlīdzības mazināšana, ekonomikas, veselības nozares un tiesiskuma stiprināšana. Tā ir iespēja mūsu uzņēmējiem, pašvaldībām un citām organizācijām iegūt papildu līdzekļus un veikt dažādus uzlabojumus, lai veidotu mūsu valsti zaļāku un digitālāku. Latvijā 6 darbības virzienos tiks īstenotas 25 reformas un 63 investīcijas, kopumā ieguldot 1,97 miljardus eiro. Tikai spēcīga un noturīga valsts pārvaldes sistēma spēs efektīvi reaģēt uz dažādām iekšējām un ārējām krīzēm, tādēļ atveseļošanas fonda līdzekļi ir pieejami arī tiesiskuma stiprināšanai. Lai padarītu Latviju tiesiski spēcīgāku, 37 miljoni eiro tiks investēti dažādos publiskās pārvaldes uzlabojumos. Latvijā par šo finansējumu veicinās labprātīgu nodokļu nomaksu, mazinās ēnu ekonomiku un uzlabos ekonomisko noziegumu izmeklēšanu, rīkos tiesību sargājošo iestāžu darbinieku apmācības, kā arī stiprinās publisko pārvaldi, muitas kontroli un nevalstisko organizāciju kapacitāti. Seko līdzi atveseļošanas fonda aktualitātēm Latvijā un uzzini jaunāko esfondi.lv un sociālajos tīklos.